Trekno gadu sāpīgās beigas bija sarežģīts posms gan būvniekiem, gan arī būvmateriālu tirgotājiem. Taču Latvijas būvmateriālu tirgotāju savienības pieredze, izveidojot spēcīgu veikalu tīklu un apvienojot spēkus, lai konkurētu ar citiem tirgus spēlētājiem, ir vērā ņemama. Drīz jau būs pagājuši gandrīz 5 gadi, kopš radās ideja par kopīgiem iepirkumiem. Kā rezultātā mēs nodibinājām šo uzņēmumu LBTS, kas saucās Latvijas būvmateriālu tirgotāju savienība. Krīzes laiks 2007.–2008. gads bija laiks, kad katram uzņēmējam bija jāsāk domāt par savu uzņēmuma resursu optimizāciju. Vienkāršākais veids, kā optimizēt savus resursus, bija darbinieku algu samazināšana, bet mēs uzskatījām, ka šis veids nebūs labākais, ir jāizstrādā vesels pasākumu komplekss plāns, kurš sastāvēja no 3 posmiem. Pirmais uzdevums bija vienota iepirkuma procedūra. Tas nozīmē, visiem veikaliem ir vienādi iepirkuma līgumi ar visiem saviem piegādātājiem. Otrais uzdevums – kopīgi iepirkumi, kas mums dod konkurētspējīgas cenas. Un trešais plāna punkts ir kopīgs mārketings. Esam ieguvuši labus iepirkumus svarīgām precēm. Tas nozīmē, ka varam konkurēt ar visām lielajām kompānijām. Man īstenībā ļoti liels prieks, ka mums izdevās kopā sasaistīt daudzu reģionu būvmateriālu tirgotājus no Latvijas un izveidot šo, jau varētu teikt, pa tīklu. Bet katrā ziņā šie soļi, ko mēs ejam, ir lēni, bet viņi ir mērķtiecīgi. Šodien, ieejot mūsu veikalos, jūs redzēsiet, ka tie ir kļuvuši jums daudz patīkamāki, konkurētspējīgāki un pārliecināsieties par to, ka šodien jums vairs nav jābrauc uz lielpilsētām un nav jāmeklē lielie tirdzniecības centri, bet šeit pat, tūmā jūsu mājām, jūs varēsiet izdarīt sev labus pirkumus par vislabākajām cenām. Mēs neapstāsimies pie saviem 20 veikaliem, bet iesim uz priekšu un izskatām šodien iespējas sadarboties ar citiem partneriem, lai mums tuvāko 2-3 gadu laikā būtu 30 un vairāk veikali.